Nu, runā. Nu, čau, Ome. Čau. Tātad pirmais stādies priekšā. Oma, Pārsla, Bērziņa, 3 mazdēlu, Oma, 2 meitu mamma. Nu, principā viss. Jā. Kāds šodien ir datums? Šodien ir 8. Šodien ir 8. augusts, 20. gads. Šodien, ja mana māsa būtu dzīva, viņai šodien būtu 73 gadi. Vakar, 7. augustā, bija mūsu kāzu diena ar opīti. Būtu 56 gadi. Nu, tā tad. Kādā vecumā tu sevi atceries pirmo reizi? Es sevi atceros 45. gada maijā, kad es ar mammu nācām no Salkrastiem ar kājām. Mēs bijām dzīvojuši Kandavā. Ar kājām no Salkrastiem. Atceros to momentu, kad es nevarēju paiet. Es apsēdos uz koferu un teicu, lai dara manim, ko grib, es nevaru paiet. Tad man ļauj pasēdēt, mamma. Nu, tad mēs atnācām līdz Rīniekiem. Tā garā māja, kas ir, nu, tu zini. Nu, tagad viņa jau sabrukusi, jā. Un tur dzīvoja manam tēvam, krustmāte ar krustēvu. Mēs iegājām tur pasēdēt, un pēc tam no turienes man vairs ar kājām nebija jāiet, tad mani aiznes uz pleciem. Un pa to laiku, kamēr mēs nācām, manu vecmāmiņu Emīliju bija izpušķojis man gulti ar ceriņiem. Un to es ilgi nevarēju saprast, kas tā bija pa jubileju, kad tā gultiņa bija izpušķota ceriņiem. Nu, tāda paša gultiņa kā tagad. Nu, tā. Vai tu atceries savus vecvecākus? Man nav ko atcerēties. Man ir tikai viena vecmāmiņa, Emīlija, Auziņa. Ceros, ka ļoti mīļu, gudru saimnieci, kas vienmēr cepa tortes un es laizīju bļodas. Viņa bija līdz 10 gadu. Man bija 10 gadi, kad viņa traģiski aizgāja bojā. Trakojošs zirgs vēlēšana dienā pa kājceļiņu skriedams iesit ilgs galmugurā. Kas tev bērnībā garšoja vislabāk? Vai. Tas pats, kas visiem. Pankūks. Ar ievārījumu? Ar ievārījumu. Ar kādu ievārījumu? Kāds bija? Kas tev iemācīja lasīt? Gandrīz vai jāsaka, ka pašai bija jāmācās. Mums bija tādas divas, nu man tajā laikā likās, ka viņas ir ļoti vecas, bet man liekas, ka viņas tik vecas nebija. Tādas kundzītes bija un, nu tad no avīzēm vajadzēja mācīties, abecīt nebija, vajadzēja mācīties lielos uzrakstus, nu, tie virsraksti lielie, kas bija. Nu, tā pamazām, tā kā man ļoti gribējās lasīt, nu tad tā arī. Pamazām aizgāja 5 gadu vecumā, es lasīju skaidri. Jā.
Ko bērni darīja vasarā skolas brīvdienās? Tavā laikā, kad tu biji skolniece? Gan uzgāja, kukurūzi jāravē, jākaplē 4 stundas dienā. Nu, pa ko, protams, jau samaksāja kaut kādas kapēciņas. Nu, kas kuram? Nu, tā mājās dzīvot nevarēja. Nu, tā pavisam tiem, nu, kas ir, nu, tādi 7, 8 gadi varbūt, nu, tiem jau vajadzēja jau sākt iet, jā, ganos. Kad jūs mājās parādījās elektrība, leduskapis, tādas lietas? Leduskapis, man liekas, parādījās kaut kur 60. gadu sākumā. Bija tāds milzīgs, es nezinu, zilu vai kā bija tāds, kam bija jāpērk klāt mēbeles. Mums vēl tagad ir tajā saimniecības ēkā tas garanais, ko sauc pa zilo skapi. Bet tur bija galdiņš jāpērk un ķeblīši un visi bez tā nevarēja tos leduskapi dabūt. Ar elektrību mēs esam dzīvojuši, man liekas, 16 mājās līdz 33 gadu vecumam Ledurgā. No mājas uz mājas staigājām. Pāris mājās nebija elektrība. Un tad bija tās petrolijas lampa. Jāpērk petrolija, jāielej iekšā dakti un tā cilindrs, kas bija jātīra, un viņš bieži plīs arī vēl. Un tā. Nedaudz varētu būt, ka būs smags jautājums, bet kā tu atceries 1949. Gada 25. martu? Jā, tas ir smags jautājums. Jā, paldies par šito jautājumu. Viņš ir smags, bet es viņu atceros, es nevaru viņu aizmirst. Es jau tev teicu, ka mana vecumā bija ka man vecamām bija saimniece, un Ledurgā bija tādas, nu, mājas saucās Kuguļi, un tur bija saimnieks nomirs. Vecamām taisīja bēres, bet tās bēres bija kā jau lielam saimniekam. Tādas lielas tās bēres taisīja, un mammai bija jāiet palīgā. Un mamma ņēma man līdzi. Mēs iegājām sētā, un taisni tajā brīdī bija atbraukuši pakaļ, nu, lai vestu uz Sibiriju projām tos saimniekus. Un mēs gribējām griezties atpakaļ, bet kungi teica, nekur atpakaļ, nāciet atpakaļ. Un mēs atnācām atpakaļ, nekur neviena dzīvu dvēseli nav, nekur neviens. Tad man atļāva apsēsties Ragavās. Skaista diena bija, saulīte spīdēja, sniegs kusa. Nu, ko sauc par šķīdoni, jā. Un kamēr tos papīrus pārbaudīs, vai mēs neesam abas sarakstā, nu, mamma un es. Kamēr pārbaudīs tos papīrus, tikmēr man atļauja tajās Ragavās apsēsties, mammai bija jāstāv kājās, tas gāja kāds 2 stundas. Un tad es redzēju, ka, nu jā, tās ir bēres, redzēju, ka aiziet pāris vīri aiziet uz to klēti, nu, agrāk no klēti parasti izvadīja saimnieku. Izrādās, viņi bija aizgājuši viņu pabakstīt ar tiem durkļiem, vai viņš tiešām ir, nu, neizliekās un guļ zārkā. Vecā mamma saimniece par to laiku sēdējis pagrabā, kas Ledurgā lielās mājās parasti virtuvē
zem grīdas tāds, nu, kur ievārījumus likt, vai tur kurķiburciņi vai kaut ko. Viņas bija abas ielīduši tajā un tupēja tajā pagrabā. Un tad bija savākuši visu to, kas bija sataisīts. Sakrāmēja ragavās, un mammai pateica, taisieties abas kā tie, nu, ātrāk, ja vēlreiz trāpīsieties mums pa kājām, tad mēs vairs nekādā sarakstā neskatīsimies. Un tā mēs aizgājām, vecām mammu, un to, kas tur tālāk bija, to man, protams, 6 gadu vecām bērnam, neviens vairāk, nu, es tā neko vairāk arī neuzzināju, tikai vecā mamma teica to, kad pirmo reizi bijis tādas bēres, kad jāpaglabā cilvēks ir un nav ko uz galvu likt. Bet, nu, savāds agrāk jau tad vienmēr kādu lopiņu kāvu un taisīja, kas saka, nu, tā, lai galds ir, nu, tāds apmēram, tādas atmiņas man ir. Un tad es vēl atceros to, kad tās pašas dienas vakarā vecā mamma tur stūrīšos, nu, tu neatceri, tagad tur ir pārtaisīts. Tur bija tāds, kad varēja no tā koridora, tās ārš durvis bija ar stikliem. Un es sēdēju vecai mammai vecā mamma man turēja uz rokas. Un durvu priekšā bija mašīnu rinda, kas vilkās līdz Ledurgas, nu, centram, jā. Un vēl uz priekšu mūsu mājās. Mājas priekšā es pazinu tos, nu, tie tādi pēc uzvārda, jā, brāļi bija ģenerāļa Buka dēls, Mintauts un Miervalds, jā. Un Miervalds skaisti spēlēja akordionu, reizi bija pie mums spēlējis, nu, kā tās jubilejas. Un tad, kad taisni tā mašīna stāvēja durvu priekšā, un Miervalds spēlēja melodiju, kad šķiroties no tālu mājām, sirds atvedoties sāpes. Tad viņi jau bija ceļā projām. Mamma tik teica, vai viņai tas viss ir jāredz, vecai mammai, nu tā kā vai man tas, vecā mamma teica, jā, viņai jāredz. Tā apmēram arī viss. Pēc tam jau, nu tad aizgāju viss tā savādākā dzīve, savādākās sliedēs. Kāds bija tavs tētis? Pastāst par viņu, kad viņš ir dzimis, kā viņu sauca, varbūt viņu 17. gadā dzimis, 17. gadā, 20. martā. Tas ir 1917. gada martā. Tētis bija galdnieks, taisīja grezenas mēbeles uz pasūtījumu, bet viņš bija, nu, pēc tā mammas stāstītā, kad nu, kā jau visur ir dažādi cilvēki, kad uztais vai kādu skaistu bufeti vai gultu vai ko, un tad mammai bija, tad, kad atbrauc pakaļ, tad mammai bija jāiet ir arī stāvēt klāt, jo saimnieks teica, man šodien nav ko samaksāt, es samaksāšu pēc tam. Un, nu, tā kā jau laukos dzīvojot, citu zinu, ka tas pēc tam būs ilgi jāgaida. Nu, tā vispār kārtīgs un akurāts cilvēks. Kā viņu sauca? Jānis Čitis. Kāda bija tava mamma? Kā viņu sauca, kad viņa piedzima? Mamma ir dzimusi 1914. gadā. 27. martā. Rūjienā. Kā Anna Dedze. Septiņpadsmit gadu vecumā palikusi
bārenīte, pēc tam dzīvojusi pie brāļu vecākā, tad pie māsas, kur pie kā viņai nebija viegli gājis. Nu, tad iepazinusies ir ar manu tēvu, un tēvs, kas ir dienējis tajā laikā, arī godu sardzē pie brīvības pieminekļa stāvējis savu garā augumu dēļ bez 2 centimetriem, 2 metri. Nu, iepazinusies, aprecējušies ir un, nu, vispār 40. gadā aprecējušies ir un tēvs nākot no armijas mājā atved mammu uz Turiešiem, uz Ledurku. Un tur tā arī 10 gadus mēs nodzīvojam. Nu jā, un tad, kad vecā mamma aizgāja bojā, tad mums bija jāiet ārā no turienes, jo vecā mamma bija samaksājusi par Turiešu māju naudu, bet nebija papīrus nokārtojusi, kas ir ļoti svarīgi. Nu, un tad, kad vecā mamma nomira, tad papīri nebija nokārtot, un māju paņēma atpakaļ tas, kas it kā pārdeva. Kāda bērnībā bija vislabākā vecāka dāvana, ko tu atceries? Tas būs grūti. Nu, tā nebija bērnība, kad man tēvs pulksteni uzdāvināja. Tad jau viņš bija atnācis no tā izsūtījuma. Dāvanas patiesībā mēs ar māsu dāvinājām. Un tās bija grāmatas ar ierakstiem. Tādas ir grāmatas. Tajā laikā dāvināja grāmatu un jau ieraksts ir. Ieraksts ir tad. Nu, tā kā citreiz ir dzējolīts, novēlējums, vai tas bija kāds izlaidums, vai uz svētkiem, nu, tā kā grāmata varētu teikt. Pasaka grāmata, tad atkal nopietnāks grāmatas. Es bērnībā izglābu. Es tev biju stāstījis ar to veco jaunsadrabiņu. Mājas priekšā sāka no bibliotekas grāmatas dedzināt. Un es aizskrēju un pagrābu. Bet no tās šausmās es biju, jo kā var grāmatas dedzināt. Bet atnāca tā, kas dedzināja tās grāmatas, atnāca un četras grāmatas atņēma, neatstāja. Un tad viena no tām bija 26. gada izdevums, Jaunsudrabiņa baltā grāmata vecajā drukā. To es šodien glabāju kā atsraugu. Jau ir pa lapiņām, bet tā ir tāda, kā saka, no atmiņām. Un otra bija pa dažādām zivīm. To atstāja. Bet, šausmīgi skatīties bija, ka grāmatas dedzina. Atgriezīsimies nedaudz atpakaļ pie iepriekšējiem jautājumiem. Nedaudz gribētu paprasīt vairāk. Jūs ar mammu netikāt izsūtītas, jūs apžēloja tie kungi, ja viņus tā var nosaukt. Bet tētis tika izsūtīts. Tajā reizē jau viņi nepaņēma viņu. Tas bija 49. gada, tieši 25. marts, tev paņēma decembrī. Un uz kurien viņš viņu izsūtīja un cik ilgi viņš bija projām? Viņu izsūtīja uz Kazahiju, Džeskas gan, kas laikam ir briesmīgākā izsūtījuma vieta, kas ir bijis. Man, kad es runāju ar Mariju, Krūmiņu Mariju, ja? Ar savu draudzeni. Jā. Tad es par viņu prasīju, jo es pa visām tām uzzināju no Latvijas avīzes, jo tēvs jau tiešām nestāstīja. Nekad viņam nebija laika.
Neskatoties uz to, ja es gribēju, par jebko varēju ar viņu parunāt, labāk nekā ar māmu, bet pa visām lietām. Bet kā es pieskāros tam jautājumam, tā bija cauri. Ne par kam. Un tad, tad viņš no turienes rakstīja vēstules uz skolu, kur skolas direktors Edvards Zants plēsa vaļā. Un atdeva atklāstā veidā man tās vēstules. Un es zināju, ka nedrīkst. Otra vēstule atklāš tas, kam viņa adresēta ir. Un tad viņš teica, slikt līme. Es saku, bet kāpēc tā galā ir atklāsts vaļā? Ja slikt līme, tad tas, ko aizlīmē. Bet gals ir atklāsts. Uz tom jautājumiem, protams, neviens neatbild. Un tā. Kad viņš atgriezās? 56. gadā. 40. Jā. Viņam 7 gadi iznāca. 7 gadi viņš tur projām bija. Labi, paldies. Par ko bērnībā tu vēlējies kļūt? Par doktoru. Nesanāju. Un kāds tev skolā bija mīļākais priekšmets? Algebra. Kur tu mācījies? Lēdurgā un Straupē. Lēdurgā pamatskolā un Straupē vidusskolā. Un pēc tam kaut kur vēl mācījies vai nekur? Tad aizgāju strādāt. Tūlīt jāstrādā bija. Citādi nevarēja nekā gals savilkt. Mamma slimoja, māsa maz. Vai tu atceries savu pirmo mīlestību? Jā. Tas bija Opis? Jā. Kur un kā tu viņu pirmo reizi satiki? Un tas ir skaists jautājums. Gultā. Tu gribi zināt, kā? Protams, mēs visi gribam zināt. Nekā pikants nebūs. Es tev varu iepriecināt, pikants nebūs nekas. Es biju aizgājusi pie tēva, atbraukusi un tēvs nedzīvoja mums kopā, un es biju atbraukusi pie tēva. Un es nezinu, vai es biju agri cēlusies vai kā. Tas bija kaut kāds pusdienas laiks. Un tēvs saka, ielien un pagul bišķiņ. Ka man miegs nāk un kaut kā, es nezinu. Tad, jā, ielien gultā un pagul drusciņ. Un tēvam tā otrs sievs saka, bet pagaidu, ko tu viņu gultā līdīs? Tūlīt atnāks mazais. Kāds mazais? Kāds mazais? Dievs ar visu jūs mazo. Es vairs, protams, aizmigt nevaru. Es dzirdu, ka virtuvē kaut kas pieklauvē un ienāk. Tēvs saka klusām. Pārslu guļ. Viņš saka, kāda pārslu? Tev taču, tēvs nebija stāstījis, ka viņam ir meita, jā? Viltnieks. Jā. Un viņš ir sainteresējies un tēvs humora vecs būdams. Viņš saka, ej paskaties, kas tur tajā gultā guļ. Es uzraudu segus galvas. Es domāju, tā jau skatīsies. Tā jau es tur to saku ciet. Viņš rauj man nost. Tāda. Ops arī nekautrējās. Ops nekautrējās, jā. Un viņš saka, es biju pagalvu. Viņš saka, tik šausmīgi liels acis iztaisa, domāju, nevar saprast. Vajadzētu jau lēdurdziešu pazīst. To es nepazīstu. Un kāds tev radās par viņu pirmais iespējas, kad tu viņu ieraudzīji ar tām lielajām acīm? Nekāds iespējas nebija. Pirmais iespējas man nekāds nebija. Viņš nebija ne labs, ne slikts? Ne labs, ne slikts, tāpēc, ka viņam, man klases biedrene bija, ar ko viņa sarakstījās katru dienu. Viņa rakstīja uz armiju. Viņš bija atvaļinājumā no armijas.
Un viņa man lika uz aploksnes rakstīt. Un es nevis rakstīju, bet es vēl tās izzīmēju tos burtus. Līdz tam brīdim, kamēr viņa teica, pietiek, viņš grib zināt, kas uz to aploksni raksta. Un viņa negrib teikt. Es saku, man baigi vajag, man jau nevajag. Viņa saka, tu jau varbūt tagad to adresi iegaumēji, to armijas adresi. Es saku, ka man vajag iegaumēt. Es uzrakstu to, kas aizlīmētu vēstuli, un viss. Vai tu atceries pirmo randiņu ar Opi? Vai tas bija kā uzaicinājums kaut kur aiziet, vai tajā laikā tāda randiņa nebija? Vai kā tas viss, kā sākās draudzība jums? Turpatās jau arī sākās. Tas pats jau arī viss bija, un vēl ar to rakstīšanu viņš tā arī it kā neuzzināja, kas uz to aploksni ir rakstījis, bet tā kā pasaulē neko nevar noslēpt un agri vai vēl viss nāk gaismā, tā vienā reizē bija tāda padomju laikos, sieviešu dienā, viņam bija jāraksta visām radiniecēm un kam tik nē, apsveikumu uz sieviešu dienu. Viņi saka, man kā 15 apsveikumu jāuzraksta. Viņi saka, vai es rakstīšu to kartiņu un tu adresi tu raksti. Un es paņēmu pilspāvu un viņš skatās un saka, tagad es zinu. Un es domāju, redz, tā pilnīgi netīšām. Nekas jau nav, bet tas ir tas, Edgariņ, ka neko nevar. Tas jau nav nekas nebūt neslēpjams, neko. Es jau neuzprasījos tur viņam uz to armiju rakstīt. Tā. Tad, kad jūs pirmoreiz redzējāt viens otru, Ops bija atvaļinājumā armijā? Jā, 61. gads tas laikam bija. Kurā vietā Ops dienēja? Dņepropetrovskā. Ukrainā. Un cik ilgi viņš dienēja? 3 gadus, 3 mēneši. Un kurā gadā viņš atgriezās? Viņš atgriezās 63. gada decembrī. Attiecīgi sanāk, ka pēc tās reizes, kā jūs tikāties, tu sāki viņam rakstīt jau savā Jā, personā. tad es rakstīju savā tur tad. Viņam bija pamats beigt to ar to, kas viņai, kas viņam bija. Tur tāda, es to nestāstīšu. Nav vērts stāstīt. Un, kaut kā tā kā no sākuma pa jokam, vienkārši tāpat. Tāpēc tam aizgāja tālāk. Vai ar to draudzeni tev vēl saglabājās pēc tam draudzīgas attiecības, vai viņi apvainojās? Viņi apvainojās. Un ar to beidzās jums? Jā. Neskatoties uz to, kad skolā ejot, man bija viņai jāmāca lasīt. Nevarēju iemācīties lasīt. Nepateicīgā meita. Tur es neesmu nepiekā. Un sanāk, ka tad, kad Ops atgriezās no armijas, jūs tā kā kļuvāt par pāri. Jā. Pastāst lūdzu par atgadījumu ar sunītu bloķētāju. Tāds ir jautājums. Sunīts bloķētājs. Es sapratu jautājumu. Mēs bijām aizgājuši uz pļāvu, sienu grābt, un tad jau durvis neslēdz ciet. Durvis vaļā. Tad tas nozīmē, ka kaut kur tepat ir. Un Ops atbrauc un iegājis istabā. Un tāds, tāds maziņš bija lācīts. Iegājis istabā, tur izstaigāja. Neviena nav, lācīts laimīgs sagaida. Neviena nav, vajadzētu iet, jāiet prom. Nekā nebija. Nekur tu neies. Lācītīm zobi vaļā. Jā. Ārā netika. Un tur viņš bija, un viņš nebija pat ļaus viņam apsēsties. Viņš bija kā 2 stundas nostāvējis kājās. Nikns bija kā bālies. Tāds bija lācīts.
Lācīts bija viņam vārds. Jā, sunīts. Mazs sunīts ar lielu rakstu. Maziņš, jā. Mamma, kad gāja ganos, viņš bija gan suns. Maziņš. Ar 100 govēm vajadzēja aizdzīt, tad bija aizdzimtās, kur vajag. Kurš Bērziņu ģimenē bija ideja ģenerators? Oma vai opis? Es domāju, ka to varētu kaut kā 50 uz 50. Bet pārsvarā opis. Un vispār visi viņu pieņemtie. Daudz, kas viņam ir, daudz, kas, ko es nebūtu nekad piekritus un darījusi, un to, ko viņš tomēr varēja man pārliecināt, viss ir izrādījies pareizi. Jūs sākāt dzīvot kopā Lēdurgā? Jā. Kā ģimene? Jā. Un bērni piedzima, kad jūs dzīvojāt Lēdurgā. Jā, abas meitiņas. Kā viņas sauc? Ilze un Inete. Nu jā, Ilze un Inete. Kurā vietā viņas piedzima un Siguldā. Siguldas slimnīcā. kuros gados? 65. gada 6. janvāris, 66. gada 17. oktobris. Un kāpēc jūs aizbraucāt no Lēdurgas, kad jums jau bija ģimene, bērni? Kāpēc jūs nolēmāt mainīt Ai, dzīves tur vietu? jau arī vesels apakšā ir. Stāsti. Jā. Braucām no Lēdurgas uz Rīgu. Opītīm māsa dzīvoja Rīgā, mana krusmāte Vīlipielā. Un vēl viens pāris no Lēdurgas brauc. No tādi vecāki. Pazīstam. Nu, tā opītīm kolēģis, bet tā kundze arī pazīstam. Nu, un tā jau ceļš ir uz pusotrām stundām, vai vēl vairāk bišķiņ. Nu, veči apsēžās abi blakus, mēs abas blakus. Nu, līdz tai Rīgai viņi saka, mēs braucam pie draugiem, un jūs brauciet mums līdzi, vēl nešķirstamies. Mums pavisam citi plāni. Nešķirstamies. Viņiem izdevās mūs pierunāt. Un es saku, kur tā tie draugi dzīvo? Babītē dzīvo draugi. Kur tāda babīte ir? Dzirdēti ir, bet kur viņi ir? Es saku, kā mēs apakaļ uz Rīgu tiksim? Vilciens iet. Un mēs atnākam visi 4 un ieejam pie tiem draugiem. Un es ienāku iekšā un es skatos tā mana 1. klases skolotāja, audzinātāja. Babīte? Jā. Dzīvoja? Jā. Kur kādreiz bija Lēdurgā? Lēdurgā, jā, no Lēdurgas. No Lēdurgas viņi bija, atnākuši, es nezinu, kādā sakarībā uz Babīti, un visa tā saruna. Viņi brauca pie viņiem tā kā meklēt dzīvesvietu, viņiem bija māja nodegus, un dzīvoja kaut kur kādā, pirtiņā vai klētiņā vai kaut kur. Un viss sagriezās, tas viņas vīrs, tas bija botānikas skolotājs, tā bija audzinātāja, un viss aizgāja pa pilnīgi citā gultnē. Tas bija decembris, un maijā jau mēs bijām Babītē. Vai tu atceries, kurš gads tas bija, kad jūs pirmoreiz atbraucāt uz Babīti? Kā ciemiņu vienkārši? Tas bija, datumu es neatceros, bet tas bija 68. gada decembris tas bija. Un 69. gada 13. maijā mēs jau pārvācāmies uz Unguriem. Kas patreiz ir Mežārs, vai ne? Nē. Unguri ir... Tur, kur Mežārs? Nē. Unguru māja.
Uz līkumu. Uz līkumu. Nu, jā, Klinkšas un unguru māja ir iekšā. Tagad tur viņi ir ieaugusi. Tad bija... Tā vieta saucās Mežārs. Tā, viss tā vieta. Nu jā, un tad mēs sākām tur visu sakopt. Sagaidīja mūs diezgan agresīvi. Viena pat vicināja kruķis priekšā. Saku, nu, pilnīgie fašisti atbrauc. Padomā. Viņiem katram ir savu gultu. Nu, fašisti. Nu. Un tad, jā, tā bija. Bet, nu, gāja laiks, un kad tā vairāk mēs sapazināmies un visu, tad tos 6 gadus mēs nodzīvojam draudzīgi, saticīgi, un tad, kad mēs gājām prom, tad mēs šķīramies, nu, gandrīz vai ar, nu, varbūt neteikšu ar asarām, bet ļoti, ļoti tā, nu, skumīgi bija, kad mēs tomēr bijām pieraduši, kad mājā ir tik daudz cilvēku, tur apkārt viss, te atnāca viena paša, ja, Bērzielā. Bet jūs pārvācāties uz Bērzielu? Jā. Uz savu uzbūvēto māju? Jā. Vai tu atceries, kā vispār radās ideja par savu māju un jā, kā jūs tā arī noskatījāt turpatās vietu? radās. Tad tajā laikā Bulduru Solkos tehnikums taisījās pārņemt Spilvas kolhozu. Un priekšsēdētājs bija teicis, nu, par cik mēs bijām sakopuši visu to unguru apkārtni. Nu, tur ops ar traktoru, tādu traktoru veda piekabēm prom saucamo kultūras lāni, ja? Un tajā vietā bērniem atveda tādu parupju granti, kur tie bērni tur bija, man 2, 4, 5, 9 bērni. Un tie bērni vasarā, kā bija acis vaļā, tajā grančupā, tur viņas neviens neprasīja, ne tur kādu. Ēstu vajadzēja 3 reizes saukt, kā saka, vienmēr kaut kādas spēles iesāktas un nevar pārtraukt, un ko tur viss bija. Ja, nu jā, nu tā, tas laikam bija tas, ko tu prasīji. Vai tu atceries, kā jūs izvēlējāties vietu mājai, vai bija vispār izvēle? Es to nevaru atcerēties, tāpēc, kad ops ar to ņēmās. Tas priekšsēdētājs, kas bija Grava, ja? Es saku, ārprāts, kur mēs būvēsim to māju, naudas nav. Kur tāda nauda dabūs? Un tas bija jāņem tas būvgabals ir, nu, vārds sakot, kādu tur iemērīja. Un tā tur viss stāv arī tagad. Kā ir iemērīts, tā tur arī ir. Vai tu atceries, cik ilgi notika būvniecība un cik tas jums izmaksāja tajā laikā? Es domāju, nākamajām paudzēm būs interesanti salīdzināt. Būvniecību mēs strādājām 3 gadus. Katrs, nu varbūt tās ar ļoti maziem izņēmumiem, katrs brīvais brīdis pagāja, kā tajā laikā teica, būvgabalā. Nu, dzīvoju uz to. Opītim bija pierakstīts, un tie pieraksti vēl tagad ir. Viņš bija aizskaitījis līdz tajā laikā līdz 16 000 rubļu. Rubļiem, jā. Bet tie nav 16 eiro vai tā bija liela nauda. Jā, 10 rubļiem varēja uz tirgu aizbraukt un atbraukt ar pilnu somu, jā. Tad, jā. Ja mūsu laikā pārkonvertēt, kādu domā, cik tas varētu būt? 160 000? Apmēram, jā. Bērziņu ģimenes moto. Acis darba izbijās, rokas darba nebijās. Kurš to izdomāja un kāpēc vispār tāds radās? Tas ir pirmkārt, tas ir sakamvārds, bet opim bija arī, ja lietas kādreiz līja vai slikts laiks, tad viņš vienmēr te galvenais ir nenobīties. Galvenais nenobīties. Nu tad lietas pāriet un tā. Tas, kas jādara, tas bija jāizdara. Un tas ir viss. Vai tu kurš atceries, vai tev ir kāds ceļojums,
kurš tavā atmiņā ir labākais ceļojums, kāds tev ir bijis? Vienalga uz kuriem, vienalga kāda pilsēta, varbūt tev ir kāds īpašs ceļojums, ko tu atceries, tavs labākais ceļojums tavā mūžā. Man liekas, ka tas varētu būt 80. gadā, kad Opim piešķīra ceļojumu uz Bulgāriju. Viņš jau bija bijis Polijā un Čehoslovākijā. Un tad viņš bija jautājis, vai viņš var atteikties no tā ceļojuma. No atteikties tas nebūtu prātdarbs, ja? Bet vai viņš var man pa labu atteikties. Un tad piekrita, kad viņš atsakās no tā ceļojuma pa labu man. Tas bija skaists brauciens. Nu, kas tagad šodien? Jā, bet vai tev prāts? Viena pati. Divatā vispār nelaida. Divatā nē. Tajā laikā nevarēja. Tas ir bailes bija, kad nepaliek. Tava labākā draudzene vai varbūt draudzenes Babītē? Ausmiņa, Marija, kas jau tagad ir jau taisaulītē. Un tāda kolēģītes, kas atnāca un sāk strādāt dārzniecībā, tad viņas teica, ar tevīm viss būtu kārtībā, bet tu runāt nemāki. Un te es pirmo reizi dzirdēju, ka es runāt nemāku. Jo Lēdurgā nav sieviešu dzimtas. Es iesu uz bodu, kur tu biji? Kā es pataisu muti, tā viņam smieklunāk. Tad es saku klusēt. Tad viņas saka, no tevīm katrs vārds jāizvēl, kas tangām. Es saku, jūs jau smēj pa manīm. Viņa atkal smēj, nu. Tā man bija grūti pāriet no tā, ka... Un tagad es domāju, ārprāts, kā es tā varēju runāt. Bet tad, kad bija jau stāstos intervija ar, no Ledurgas ar skolas biedru, kas ir, vecākās klasēs bija, un kur viņš ir, runājis tā kā tur un korektāts saka, viņš saka, ārprāts, jūs esiet saglabājis to lībiešu, to lībiešu uzliek, jā. Un es domāju, es lasu, un man tā patīk. Patīk pilnīgi, jā. Runājot par darbu, vai tu vari pastāstīt, kāds tev ir darba stāsts un ko tu esi darījusi savā mūžā, savos 77 dzīves gados, kāda tev ir pieredze? Jā. Teikšu, kā ir. Man bija 15 gadi, kad man bija jāiziet fermā Goldslavas. Uz 3 dienām palūdzu, no 3 dienām sanāca 11 gadi. No tiem 6 gadus sauc ar rokām, pēc tam ar aparātu. Bez brīvdienām. Tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc mēs atnācām, jo Ledurgā man no turienes tik prom bija. Ja tu esi kaut cik, negribās par sevīm tādu lielīties, negribās, bet ja tu esi tāds, ka uzskat, ka tev var uzticēties, jā, tu vaļā vienkārši netiec, no tā visu. Un tad, kad tu aizēji projām, un kad atnāc uz Babīti, tad aizgāja dārzniecību un visu. Ja man liks atkal kutī, es vispār nedomāšu. Tam kāda man jēga. Tā. Dārzniecībā tu strādāji līdz kuram gadam? Cik tev bija gadi, kad tu aizgāji pensijā un kas bija tavs pēdējais darbs, varbūt es tā paprasīšu? Es aizgāju priekšlaicīgā pensijā un pēdējā laikā vispār. Pēdējais darbs bija, kad jau viss sāka brukt un jukt. Tajā Spilvas garažā
gāju, katru 3., 4. dienu sargāt. Tā kā pa sargu. Tu jau arī tur biji. Smilšu čupiņā sēdējis. Jā. Kāda tev ir pensija? Pēc nostrādātiem cik daudz gadiem? Nostrādāt ir 30, patiesībā nostrādāt 39 gadi, bet papīros ir 37, jo priekšnieks nebija nokārtojis Siguldā papīrus. Un aizgāja, tas stāsts aizgāja bojā, un pensija 259 eiro. 37 gadi. Vai kāds no bērniem, mazbērniem, tev šķiet līdzīgs kādam no senčiem? Pēc rakstura, izskata, uzvedības un tā tālāk. Tas ir smags jautājums. Es domāju, ka viens no maniem mazdēliem ir līdzīgs Opītim. Kurš? Krišjāns. Izskata ziņā vai rakstura ziņā vai uzvedība? Ir arī drusciņi ir raksturs arī. Mazlietiņi ir raksturs. Bet pamatā izskata. Bet izskata ziņā, jā. Un kā ar uzvedību? Krišjāniem? Nekā īpaši. Tāda. Huligāns nav? Nē, huligāns nav. Jā. Un kā ar pārējiem mazbērniem, mazbērniem? Vai tu redz kāds līdzības, vari vilkt kādas paralēlas? Nav teikts tikai par Opi, bet par visiem teviem tuvajiem. Man liekas, ka jūs abi ar Oskaru esiet vairāk uz savu tēvu pusi. Man tā liekas. Kā tev pašam liekas? Mēs šodien uzdodam jautājumu tev. Man tā liekas, kaut gan man tas nav svarīgi. Mīļi jūs man esiet visi un ļoti mīļi, un kad ilgāk nav redzēts, tad jau tu pats zini, tā es piezvanu, vismaz parunājās, jā, nesavādāk. Priecājos, kad atbrauc, un tagad Krišjāns dzīvo pie manis. Tā. Kā vienā teikumā tu varētu raksturot savu mammu, tēti, māsu, savus, teiksim tā, tuvākos? Mamma, skarba un valdonīga. Tas ir attiecībā pret manīm. Un tēvs, cilvēks, ar kuru es varēju vienmēr aprunāties, kad man bija sirdsniņa pilna. Viņam vienmēr priekš manīm atradās laiks. Mēs varējām tā kā tagad ar tevīm aiziet divatā pasēdēt. Kaut kur dārzā vai kā. Un, jā, bet tas bija īsts laiks. 17 gadi tikai pēc atgriešanās no turienes. 17 gadi. 56 gados jau viņam bija jāaiziet. Un kā ar māsu, kā tu viņu varētu raksturot? Varbūt tu varētu viņu raksturot un arī nedaudz par viņu pastāstīt, jo tā arī ir nozīmīga tavas dzīves daļa un tuvs tev cilvēks. Jā, es saku māsa. Es nekad neesmu teikusi citādāk, bet pēc patiesības pusmāsa. Mēs tā principā vienmēr kaut kā stāvējām un kritām vienu par otru, bet
Par cik viņi bija 5 gadus, gandrīz 5 jaunāk par manīm, tad man bija pa visu jāzina un jāatbild un par viņas arī izdarīto, neizdarīto. Nu tā, māsa labi mācījās. Viņai bija iespēja iet skolā. 1 gadu nomācījās, nezinu, kā sauc aktieros, bet pēc gada saprata, ka tas nav priekš viņas. Un tad iestājās Liepājā pedagoģiskajā, kur nepabeidz, tāpēc, kad 75. gadā 16. septembrī izdarīja pašnāvību. Pie Kūdras stacijas pagāja zem vilciena. Nākamais jautājums. Kā tu varētu raksturot vienā teikumā savu ģimeni? Tas ir Opis, tā ir Ilze un tā ir Inete. Kā tu varētu viņus raksturot vienā teikumā? Katrs vienā teikumā. Es domāju, ka mēs bijām laimīgi ģimeni tomēr. Mēs bijām laimīgi. Mums bija 2 bērniņi, 2 meitiņas. Es gan gribēju 2 puisīšus, bet iznāca tā, kā Opis grib. Tad viņš atzinās, kad viņš man no sākuma piekrita. Jā. Bet tad, kad tās meitiņas bija, tad saka, kā pa manam notika. Tā. Viss skola. Bet kā tu varētu raksturot, teiksim, Opi? Vienā teikumā. Dzīves priecīgs cilvēks viņš jau. Humors sajūta, katram gadījumam bija visādi. Piemeklēti visādi teicieni bija. Tas pats galvenais nenobīties. Tad, kad vajadzēja bērni, kad negribēja kaut ko darīt, viņš saka, es jums kaut ko izstāstīšu. Jūs ziniet, kā ir. Kā cilvēks ir radies. Cilvēks radās, kas strādāja. Un kā mērkaķis radās. Tā kā nestrādā, tad rodās mērkaķis. Un tā kā strādā, tad rodās cilvēks. Un ko viņam peitu? Labi. Inete vienā teikumā. Apzinīga. Apzinīga, kārtīga, vai dieniņās. Ilze. Tāds mazais špidbuks. Reizēm. Un tagad pārēsim uz to trešo jau, jāsaka, laikam, paudzi. Kā tu varētu raksturot vienā teikumā savus mazbērnus? Krišjānis, Oskars, Edgars. Katrs pirmkārt ir savādāks, katrs ar savu raksturu. Bet kopā visi 3 mīļi. Man liekas, reizēm liekas, kad jūs ap 2 ar Oskaru esiet tādi, kā variet tādi ātrāk būt, bļaustīgāki. Krišjāns jau ar daudz neatpaliek, bet tas tā kā bišķiņ nav viņam tā. Bišķi pietrūkst. Bet, varbūt, kad kārtīgi pakaitināt, tā būtu arī. Un tagad pēdējais jautājums par to vienu teikumu raksturojumu par saviem mazmazbērniem, Edvards un Emīlija. Vai, tas ir... Ko tu vari pateikt par viņiem? Es pateikšu, kad es esmu laimīga, kad es tomēr esmu nodzīvojis tik ilgi un piedzīvojis, ka man ir 2 mazmazbērni
Nu, tas jau ir, tas ir ļoti skaisti. Tic tu man, ka tev būs maz bērni, tad tu atcerēsies, ka tas ir ļoti jauki. Ar viņu skaistiem zīmējumiem, un kur tad viens no maniem mazdēliem šausmīgi skaisti zīmē. Žēl, ka tikai neaizgāja pa to zīmēšanas līniju. Kurš tas bija? Edgars. Nezinu tā. Zinu. Es tevi iepazīstināšu ar viņu. Labi, ejam tālāk. Vēl tālāk. Runājot par mazbērniem. Viņi katrs ir sagatavojuši tev jautājumu vienu. Vēl nāks. Jā, ļoti labi. Sāksim ar Emīliju. Emīlijas jautājums ir šāds. Kādas lēles tev bērnībā bija? Jā, Emīlija. Mana lelīte bija uz apaļa koka klucīša, uzzīmēta atstiņas, uz acis, motīte un ietīta lakatiņā. Tāda bija mana lelīte. Pirmā lelīte. Nu, pēc tam jau kādreiz kāds brauc ciemos, kaut ko arī uzdāvināja no lelītēm, bet nu tāda. Man liekas, ka es viņam pat rādīju kā usienu lakatiņu. Nu tāda. Edvarda jautājums. Kāda ir tava vislielākā izdarītā palaidnība? Sakās. Es jau vienam šito stāstīju. Lielākā palaidnība. Šoreiz vajag omīt. Padalies ar mums, lai nākamajām paudzēm ir. Palaidnība ir. Palaidnība ir. To es laikam. Tas nav šitu, nu tā es domāju, ka es nevarēšu vienā vārdā pateikt. Lielākā palaidnība bija tā, kad, nu tā ir lielākā, kad es pēc savas somas, ko Ledurgā direktors nesa, ik pa laikam skolotāja istabā, tas pats, kas plēs tās tēvu vēstules vaļā. Es uznesos pa trepēm ar zābakiem, ar mēteli, un skolotāja istabā ieskrēja bez pieklauvēšanas, bez atļaujas prasīšanas, kad bija ļoti svarīgi ar ielas apaviem, sabristiem mālos. Ledurgā nevar rudenī būt tīra apavi. Ieskrēja, paķēra savu somu un nobļāvos, ka maizi viņš tur var nemeklēt. Es domāju, ka viņš maizi meklē, bet viņam kaut ko citu acīm redzot. Maizi var nemeklēt, maizi tur nebūs. Tad, kad es iznācu ārā, tad puika viens teica, pirmdien tev izslēgs no skolas par šito. Neizslēdz. Piezīme nebija. Uzvedība pazemināta nebija. Tāpēc, ka viņš vispār nerunāja. Tas, kas viņš bija. Nu, tas bija gāja mājās un teica mammai, tev būs pirmdien jāiet uz skolu. Nu, ko tu izdarīji? Nu, viņa teica, būs jāieties. Ar to viss beidzās. Man pat piezīme nebija. Es domāju, nu būs piezīme, uzvedībā divnieks uz liecību. Nē, nekā nav. Kad mēs pārunāju to ar to skolotāju, kas te bija, Irēni, jā, babītē, viņa teica, viņa saka, man pirmā dzirdēšana, ka tu to esi izdarījis. Tad viņš vispār nebija runājis, nekur nevienam nebija stāstījis to. Un tagad, pēc gadiem es sapratu, tāpēc, ka viņš bija čekists.
jo viņš tās viestules plēsa vaļā, un tad es vairāk pēc tā gājienu tēvu viestules nesaņēmu. Un tad, kad tēvs atnāca mājās, te es dabūju vēlreiz ar brāzienu, jo viņš bija rakstījis tās viestules man, un viņš neatdeva vairs. Un es atkal dabūju skaidroties, kad es neesmu saņēmusi, un tēvs teica, cik es šausmīgi gaidīju no tevas vēstules. Nu, ko tad es rakstīju? Nu? Kas tādam 11-gadīgam bērnam, ko rakstīt katru dienu vienādi. Viņš sanāk, ka viņš neko neizdarīja tev par sliktu, bet par spīti šim atgadījumam viņš tev neatdeva vēstules, kuras sūtīja tēvs. Jā. Un es tajā pašā pēc tam es domāju, tikpat labi es varēju no skolas, nu cik tad tur ir, bet mums bija jāatprasās, jo kas internetā dzīvoja, nevarēja uz veikalu iet. Nu, ja bija rubelīts pie dvēseles, te jau gribējās iet uz to veikalu. Un es domāju, tikpat labi es varēju iet uz to veikalu un varēju arī vairs neatnākt. Un gailis man pakaļ nedziedāt, bet nekā. Un kad es klasē noģību un man bija aklās zarnas dēļ, tad viņš bija dabūjis kaut kur zirgu, milzīgu kažoku. Un es atjēdzos kamanās. Tas bija februāra beigas. Es atjēdzos kamanās, ka es esmu ievīstīta kažokā. Un man tikai acis un deguns ir ārā. Un es redzu, ka tas kamanas velk zirgs, kur es nepazīstu no mugurpuses. To savus zirdziņus jau, ar ko uz skolu ved, jau paziņu. To zirgu es nepazīstu un es nesaprotu, es nevaru pakustēties, bet es esmu tā kā krāsniņā. Tad viņš no Laidurgas man aizved uz Saukrastiem uz slimnīcu. Tas pats? Jā, tas pats. Viņš tev izglāba? Jā, tā arī varētu teikt. Un es tagad, man svaigā gaisā atšoknījās, jā. Un es domāju, interesanti, kas man blakus sēž. Nu, kāds tad tos grožus tur? Un viņš izrādās ik pa laikam šitā paskatās. Ak, šausmas, ko es ieraugu. Es domāju, nu viss. Ja tās kamanas apgāzīsies, tad es tur arī palikšu tajā kupenā, jo sniegs bija šausmīgs dziļš, un tas zirgs bija tāds liels, un viņš visu laiku skudināja tos zirgus. Bet, aizved, tad tik daudz es iedomājos, interesanti, viņam vēl apakaļ jātiek, un Saukrasti ir, kādi 30 kilometri varētu būt no Laidurgas, vai ne? Jā. Aizveda, dakters mani sagaidīja uz trepēm jau, atdevu dakterim, kažoku paņēma atpakaļ, un pēc tam man tas kažoks tur vajadzīgs. Un kādu atpakaļ tiki? Atpakaļ man bija kaut kāda mašīna atsūtījusi, pa ko vajadzēja 2 kilogramu vilnas dzīvot, samaksāt. Skaidrs. Tagad jautājums. Ja tev būtu iespēja vēlreiz dzīvot, vai tu ko mainītu savā dzīvē un varbūt pieņemtu kādu lēmumu savādāk? Zini, Daniņ, ja es otrais dzīvotu, es daudz rūpīgāk apdomātu, vai es ietu pa sievu pie bērziņa vai ne. Daudz rūpīgāk pārdomāt to jautājumu, bet tad, kā jau viss 20 gadīgs, ka brīlis, rozā brīlis ir uz acīm, tev viss ir skaidrs. Bet šodien es tā domāju. Vai tu vari mums nedaudz smalkāk paskaidrot šo atbildi? Es varu, jā. Es varu. Tagad, ka viņš jau vairs nav, un man bija kādreiz aizdomas, ka
kad mums tāpatās grūti un smagi gāja un daudz vajadzēja domāt un naudu taupīja. Bija ļoti jātaupa, tad atklājās, ka viņš savam draugam bija stāstījis, ka viņš ir visus tos gadus materiāli naudu devis abām māsām. No tā visa, no mūsu kopējā maka. Mēs bijām vēl tas pāris, kas maks bija kopējs, tāpat kā gulta un bērnu kopēji. Un to viņš ir kolosāli darījis. Man nojaut man tāda bija, bet un to man atstāstīja viņa draugs. Ka viņš ir ļoti pārdzīvojis to, bet ka viņš nav savādāk varējis darīt, kad tie viņa tuvākie cilvēki, kas mūžam ir bijuši trūcīgā statusā. Un es domāju, ka tā nevajadzēja paklusam no manī, jo daudzus gadus no mūsu kopdzīves gadiem es tomēr pelnīju vairāk. Labi. Būs jautājums nedaudz vairāk tā kā no manis, no Oskara puses, jo ņemot vērā to, ka tu esi mums vienīgā vecmāmiņa, Albīna izspruks veikā, vai ne? Albīna izspruka, jā, un Ģida un Opis arī, jā. Jā. Kā tu varētu raksturot Oma, Albīnu un Ģidu? Vai tu atceries, kad tu ar viņiem iepazinies, kad tu viņus redzēji vispār to pirmo reizi, kad jūs satikāties? Oma, Albīna, man liekas, ka es tev kādreiz stāstīju. 80. gadā bija tāda tautas skaitīšana. Un tur bija tāda nozīmīta un soma, un man bija iekritis skaitīt tajā, mežniecības mājās. No visos dzīvokļos jāiet pēc kārtas ir. Un tur ir jāizpilda anketa. Un tur ir jautājumi. Ne jau mani personīgie jautājumi, bet un tur ir jautājums, kāda tautība ir bērniem. Un tas būtu tā kā Ļudai un Elderam. Un, kad es uzdevu to jautājumu, tad Albīna šausmīgi apvainojās uz manīm. Kad, kā vispār tādu jautājumu var uzdot? Es saku, tas nav mans personīgi interesējošs jautājums, bet tas man tur jāraksta. Es saku, man jau vispār ir vienalga, kāda tautība bērniem. Divas tautības nevar būt. Protams, Azerbaidžāņi. Un es saku, es tā arī rakstu, bet es uz savu galvu nevaru rakstīt, ja viens vecāks ir. Un kā ar Ģedu iepazinās? Tad jau man liekas, ka Eldars jau draudzējās ar Ilzi, un tad kaut kādas jubilejas, man liekas. Mūsies pauzīt? Man ir gan jāsaka, es neatceros. Es vairāk atceros tos gadījumus, kad pie mums bija kāda jubileja. Pārsvarā tā varēja būt tava jubileja. Tava, jā. Tad vasarā. Tad Ģida ar Opu sēdēju blakus, vienmēr abi divi čukstējās, abi divi viens otram kaut ko stāstīja, tad divi viens smējās garšīgi, tā, un kad prasīja, lai pastāst citiem arī par ko ir par ko viņi smējās. Tad Ģida teica, mēs taisamies ap divu meitās iet. Albīna saka, kādās meitās? Kur nekur neies? Saka, lai viņi iet, kad tas žēl ir. Ne viņi tur taisījās neko, bet Albīna bija momentā tā satraukusies, ka tiešām ies meitās. Lai viņi iet. Uz kurien iet? Es saku, kam viņi vajadzīgi. Kā tu varētu viņus raksturot? Sāksim ar Omu Albīnu.
Nu, tāda punktuāla, kārtīga, akurāta. Nu jā, tāda. Kā tu varētu raksturot Ģidu? Tu zini, tāpatās. Arī man patīkās, ka viņš ļoti rūpējās par to savu žigulīti. Ka tam vajadzēja būt kārtībā. Viņš uztraucās, ka tu ar rokām grāvstījies kādreiz gar tiem stikļiem, nu tas jau nebija pārdzīvojums gandrīz. Nu. Tā kārtīgs, tā mašīna kārtīga, tāpat tās garažā esot bijusi kārtība. Nu, es jau tur nebiju un neredzēju. Tāpat, ka mājās viss ir padarīts. Jā. Vai tev ir kādas spilgtas atmiņas ar viņiem? Vai ar vienu no viņiem? Vai kopīgas varbūt tās? Man liekas, Edgariņa, tur jau Ģidu vairs nebija, kad tētis te veda mūs uz Latgalu toreiz. Tā broņa bija, jā. Un tās bija skaistas atmiņas. Albīnai tur bija draudzene, jeb paziņa, un mēs atkal visi. Tā kā, nu tādas smuks. Un tad vienā reizē Ģida mūs ar Ilzi uzaicināja. Ilzi jau tad vēl nebija vedekla, bet uzaicināja mūs abas. Viņi taisījās braukt tā kā ekskursijā uz Salatsgrīvu, kaut kur uz to pusi, uz Igaunijas pusi. Nu, turpatās ir aiz Ainažiem jau tūlīt Iklu laikam ir Igauņu pilsētiņa. Un uzaicināja mūs, un tad man tāda patīkam bija, kad mēs izbraucām, un tad mēs Salatsgrīvā iegājām restorāns vai ēdnīca, nu, drīzāk restorāns tas bija. Un tad Ģida no manis nepaņēma par pusdienām. Nu, es tā kā gribēju pa sevi un pa Ilzi maksāt. Nekādā gadījumā nepaņēma. Nu, abežājuši, viņš teica. Nu, Ģida runāja latviski? Ar manu mammu runāja latviski, jā. Ar mātiņu. Bet ar pārējiem ne? Nu, man tāda atmiņā nav. Varēja kādu teikumu pateikt, bet ar mammu runāju tikai latviski, jā. Mamma saka, ko jūs stāstiet, ka viņš neprot latviski? Nu, viņš saprot. Bet, nu, jā, tā. Vai tu atceries pēdējo tikšanos ar Albīnu? Pēdējā tikšanās mums bija pa telefonu. Es to gribēju pastāstīt Albīnas bērēs. Bet tajā brīdī, kad es gribēju celties augšā, piecēlās Olga un sāka runāt. Nu, viņi jau nevarēja zināt, kad es gribu. Es gribēju pastāstīt, ka mēs tā pēdējā saruna mums bija norunāts, viņa man zvanīja. Nu, tā kā pārsvarā man zvanīja. Un tā pēdējā saruna mums bija tāda, kad mēs pa visu pa bērnības laiku receptēm, kādas ir, tur vecmāmiņas ir gatavojuši un kādi ēdieni un kas ir garšojis un kas te visai garšojis ir, nu tā arī mēs būtu, ja. Un tad man kaut kas piegrabinājās pie durvīm, un mums bija sarunāts, kad, nu ja vienai vai otrai nāk kaut kas vai kas, tad mēs to sarunu pārtraucam, nekas jau nebija tāds, kad, nu, ko nevar pārtraukt. Un, nu tad tā saruna mums pārtrūk. Viņi taisījās man kaut kādu ļoti garšīgu no bērnības laikiem recepti izstāstīt. Nu, tāds sacepums tur kartupeļi un kas tur viss klāt, nu, kā jau laukos bija tajā laikā. Un tad mums pārtrūk tā saruna.
Un tad mēs bijām norunājuši, ka mēs pēc kādām dienām sazvanīsimies. Un tā bija mūsu pēdējā saruna. Un tā. Vai tu atceries pēdējo tikšanos ar ģibi? Jā. Arī to es atceros. Viņš jau bija ļoti slims. Viņš gulēja. Un es biju iegājis pie viņa. Nu, es tā kā atnācu, bet es tā nevarēju saprast, iet iekšā vai ne. Nu, viņš jau bija ļoti, ļoti slims. Un tad Albīna teica, lai ieiet, ka viņš pašreiz nav aizmidzis. Un tā. Es iegāju, un viņš man lūdza piedošanu. Un es nesapratu, kāpēc viņš man lūdza piedošanu. Es domāju, viņš neko man nees izdarījis. Nu, pēc tam es sapratu, pa ko viņš man lūdza piedošanu. Es, protams, es saku, man nekas nav izdarīts. Nu, tāds izdarīts, par ko piedošanu jālūdz. Es saku, ja viņš domā, ka viņš kaut ko man ir tādu izdarījis, es saku, tad es piedodu, protams. Ko tad nepiedosi? Vai kauli izspiedušies, muti iekritus. Tā slimība bija briesmīga. Nu, būs viss laikam. Būs vēl jautājumi, vēl nedaudz. Jāsaka, jā, pēdējais tāds ļoti nopietns bet tāpat laikā es domāju, ka tu pārliecinoši zini atbildi uz šo jautājumu. Tu zini? Jā, tas būs jautājums no manīm. Kurš ir tavs mīļākais, vecākais mazdēls? Vecākais, mīļākais. Man taču tikai viens vecākais. Wow. Nu, šitā es teicu, mīļākais. Un tā ir mana mīļākā, vienīgā mazmeitiņa. Mazmeitiņa? Mazmeitiņa, jā. Skaistām bizēm. Labi, paldies, Omīt, par interviju. Man ir bez vecākā mīļākā mazdēla, bez vecākā mīļākā man vēl ir vidējais mīļākais mazdēls un jaunākais mīļākais. Bet vecākais ir pats mīļākais, vai ne? Tu man, labi, ja tev tā vajag. Mīļi, esiet taču viss pareizi. Jā, paldies, Omi. Paldies, ka piekrit šai intervijai. Jā, man jau. Es tev laicīgi pabrīdināju, ka tev būs tāda. Jā, mamma mašīnā, kas viņai piezvanīja, saka, filmēs, es saku, Ilze, pie pirmās autobusu pieturas, kur autobus iet uz Rīgu, laid man ārā. Bet kārtējo reizomīt notika tā, kā es biju izdomājis, vai ne? Laid man ārā. Viņi saka, vai tu varēsi vien pat aizbraukt? Es saku, līdz Ziemassvētkiem tikšu līdz mājai. Labi, paldies. Paldies. Es jau nezinu, vai tas ir kas interesants. Tās jau ir visas manas atmiņas. Vai tikai kāds pamēģina pateikt, ka nav interesants Omīt? Nē. Būs darīšana manī. Nē, katram jau ir savādāk. Jā. Labi, paldies. Paldies, Maksi. Paldies. Kas no tā viss iznāca?